16-gadīgā Rebeka Koha bieži vien dažādos plašsaziņas līdzekļos tiek dēvēta par Latvijā spēcīgāko jaunieti. Tajā laikā, kad citas viņas vecuma jaunietes aizņemtas ar citām interesēm, Rebeka dodas uz treniņiem. Turklāt tas ir sporta veids, kas Latvijā meitiņu vidū nav nemaz tik populārs – svarcelšana. Mazā Rebeka reiz intereses pēc aizgāja paskatīties, kā trenējas viņas klases biedrene un nolēma pamēģināt. Un, kā viņa pati saka, iepatikās. Man patīk tas, ka ir daudz jākoncentrējās, ir jāpiestrādā pie tehnikas, ir daudz jādomā pie tā, kā un ko tu dari. No parastas iepatikšanās viss pārvērtās nopietnā sportā. Un tagad uz Rebeku skatāmies ar domu, ka viņa ir viena no mūsu nākotnes lielajām sporta zvaigznēm. Nesen meitene atgriezās no jaunatnes olimpiskajām spēlēm Ķīnā, kur izcīnīja bronzas medaļu. Rebekai bija arī gods nest Latvijas karogu noslēguma ceremonijā. Tas tiešām ir tāds lielākais sasniegums, jo tā ir, lai gan jaunieši, bet tomēr tā ir olimpiāda un visas pasaules olimpiāda bija. Un tā kā bija diezgan stipra konkurence un bija arī ko pacīnīties, tāpēc domāju, ka tas ir mans lielākais sasniegums pašlaik. Es īpaši uz priekšu neskatos, jo es negribu īpaši sacerēties vai sadomāties, kas būs tālāk. Es domāju par to, kas ir tagad, cenšos tagad izdarīt visu to labāko, bet, kā jau daudz saka, tad mūsu ar treneru lielākais mērķis tagad ir lielās olimpiskās spēles Rio de Janeiro, kas norisināsies 2016. gadā, bet tālāk par šīm sacensībām es vēl neesmu domājusi. Trenerim sportistes attīstībā ir liela nozīme. Svarcelšanas treneris Edvards Andruškevičs nopietni sagatavo jaunieti visām sacensībām, kurās viņi piedalās. Ikdiena Rebekai ir kā jebkuram citam parastam pusaudzim. Skola, atpūta mājās, pēc tam treniņi. Tagad gan Rebeka nedodas uz mājām, bet gan dzīvo Olimpiskā centra Ventspils viesnīcā treneru režīmā, jo notiek sagatavošanās sacensībām Kazahstānā. Sestdienās meitenei parasti ir 2 treniņi un tikai svētdiena atvēlēta atpūtai. Lai es, nestaigātu apkārt, tad treneris nolēma, ka varētu dzīvot viesnīcā, lai būtu režīms un kārtīgi atpūta pirms sacensībām. Rebeka mulst, kad saka, ka viņa ir stiprākā sieviete Latvijā, jo arī uzskata, ka arī citas smagatlētes ir spēcīgas, tomēr nenoliedz, ka svarcelšanā Latvijā konkurences viņai nav. Liels atbalsts nāk arī no ģimenes, kurā mamma un tētis arī ir sportiski cilvēki. Māma Ilvija ir masiere Ventspils peldbaseinā, bet tētis ir instruktors Olimpiskā centra Ventspils atlētikas zālē. Abi smejot saka, ka Rebeka jau no bērna kājas ir uzvarētāja. Viņai ļoti patika trenažieri. Kad viņa bija mazāka, pēc bērnu dārza jau vienmēr nāca te pie mums. Līdz vakaram bija jādzīvojās, un tad jau maziņa nevarēja jau tos trenažierus vēl tā aizsniegt. Un tā kā paaugās, kādu jau var aizsniegt, kur var vingrot, tad tik laimīga. Pirms svarcelšanas viņa pat piedalījās vienreiz spiešanā guļus. Viņa aizbrauca ar mums kopā, jo viņa ļoti gribēja. Un arī uzvarēja. Viņi man ļoti atbalsta un ciena ar to, ko es nodarbojos. Latvijā uz meitenēm un sievietēm smagatlētikā skatās nedaudz skeptiski, bet vecāki ir pārliecināti, ka tas nav nekas neparasts. Ko tu pašu Poliju, tur ir ļoti daudz meitenes. Viņiem ir pat speciāli tādu treniņu vietu pilsēta, kur tikai meitenes, kur viņas dzīvo atsevišķi, viņām ir kopmītnes, viss, kur viņas var trenēties un visu tā. Nav tas nemaz tik drausmīgi, kā varbūt tas liekas citiem. Es domāju, ka tas ir pilnīgi normāli. Meita ir tāda pati kā citas viņas vienaudzes. Ārpus treniņiem pavada laiku ar draudzenēm un uztraucas par pucēšanos. Patīk atpūsties ar ģimeni, aizbraukt, piemēram, kādā, ne ekskursijā, bet tā, vienkārši izbraukt kaut kur ārpus pilsētas, piemēram, kādu parku pastaigāt vai kādā kafejnīcā pasēdēt, vai arī pavadīt laiku ar draugiem. Šobrīd Rebeka gatavojas pasaules čempionātam pieaugušiem Kazahstānā. Tā būs laba pieredze pieaugušo sacensībās, kā arī iespēja novērtēt konkurentus. Vecāki vienmēr seko līdz meitas panākumiem. Bez asarām jau nekā. Viņi jau parasti mūs rāja. Beidzat vienreiz raudāt. Vai kā tu neraudāsi? Es nezinu. Runājot par tuvākajiem mērķiem, protams, gribas nokļūt Rio de Janeiro olimpiādē. Ņemot vērā, ka meitene no tēva mantojusi neatlaidību un nekad neizlaidīs treniņus, bet no mammas maksimālismu un vēlmi vienmēr uzvarēt, kā arī iespēja trenēties ar labāko Latvijas svarcelšanas treneru Edvardu Andruškeviču, lielākie notikumi vēl tikai sekos. Treneris ir stingrs? Jā, ir, un treniņos vienmēr liek darīt
visu pēc plāna un vēl papildus vingrinājumus, bet, protams, citreiz negribas un tad neklaus treneri, bet, treneris ir diezgan stingrs, jā. Gita Mārtiņš, Sonīts Žodziņš, Kurzemes televīzija.